dzīvē biju šeit, lejā, Dubļos. Tā kā it kā skaties, liekas, tur zālīte, tur ezers, viss tā kā daudz maz ok, taču Dubļi kaut kāds tāds kā bezsakars, nezinu, kaut kas nav īsti slikti un tā. Un tad es ieraudzīju šo te ceļu. Varbūt pamēģināt. Bail tā kā, te jau tā kā ierasts un tā. Bet nē, ir jāpamēģina. Spēru pirmo soli, ir tīri interesanti. Tā kā sausā vieta, wow, davai vēl. Wow, ir ļoti labi, ir Tā kā tie Dubļi atpakaļ vilina mani tomēr, varbūt, ka tomēr nē. Šeit, nē, šeit bija labāk, jā. Wow, saule spīd, siltāk, satiec jaunus cilvēkus. Vecie aizvien attālinās, aizvien tālāk, it kā gribās ar viņiem. Taču šeit ir interesanti, un pozitīvi un brīvi. Wow, skaisti. Šeit var arī atvilkt telpu, atskatīties uz to, kas bija. Bišķi pārņem tāda kā nostalģijā varbūt, ka tomēr. Taču nē, te ir labi, te ir labāk. Drosme parādās. Visas krāsas sāk palikt aizvien krāsainākas. Ejam vēl tālāk, ejam vēl. Wow, un te ir vēl labāk. Tik forši, jā, un šeit es esmu tagad. Vēl ir ceļš ejams. Protams, vēl ir daudz šķēršļu priekšā. Taču, atskatoties uz šo paveikto, ir tik daudz labi cilvēki satikti, jauni draugi, un ar dažiem no viņiem mēs izveidojam biedrību Radot dot. Šī biedrība palīdzēs tev uzsākt tavus pirmos soļus, iegūt drosmi, palīdzību. Tev liekas, ka tu nezini, kā to izdarīt. Mēs to zinām. Mēs varam tevi atbalstīt, palīdzēt. Būs dažādi pasākumi, lekcijas, nometnes, veselības dienas un vēl. Būs daudz video informācijas. Seko, klausies. Varbūt kaut ko sadzirdēsi. Varbūt kaut kas tev uzrunās. Un tu sāksi iet savu ceļu. Tāpat kā es.